Labdien vēl vienreiz. Nu tad parunāsim par to, kas notiek šodien. Ir sirds daudzīšanās, ir spiedieni, pat mazi bērni jūtās kā veci onkuļi. Tas ir tas, kas mums spiež. Šobrīd nāk ļoti spēcīga enerģija no augšas un tikpat spēcīga no apakšas. Mēs kā sandvičā pa vidu. Kas mums ir jāiemācās? Lūgtu, protams, elpot dziļi jāiemācās, nevis sekli, jā. Tātad plecus taisnus, galvu uz augšu un krūts uz priekšu. Un elpot. Un nevis no kāda baidīties. Ticiet man, neviens jūs neēdīs. Nekāda kara te nebūs. Gluži vienkārši šī sistēma, kur brūk, visas lietas 5000 gadu laikā ir atrisinājuši ar karošanu. Nu, nesanāk. Nospiedīs pogu Maskavā, nospiedīs Vašingtonā, pasaules nebūs. Nebūs. Tātad mūs baida ar bēgļiem. Ticiet man, Āfrikas cilvēku Latvijā dzīvot nevar. Šeit ir 4 gadu laika un tā vienmēr būs. Jā, ir klimata izmaiņas un būs, mums būs vienkārši iespējas noņemt 2 ražas, ja mēs būsim čaklāki. Mēs būsim. Nebūs jau citas iespējas. Vienalga, kas pasaulē notiks. Maizīt vajadzēs visiem. Un pēc 5 gadiem maizīt būs dārgāk nekā nafta. Mēs pasaulē cilvēku ir daudz, bet mēs nevaram atļauties radīt tik daudz atkritumus, kā to radam šodien. Tātad līnija, kaņepes, viss tas, kas nāk no dabas, un tas pie mums ir, un pie mums tas viss arī aug. Un ja to dara ar mīlestību, notiek brīnumi. Man parasta tulpe šogad ir 1 metru gara, bez nekāda mēslojuma. Es viņai saku labus vārdus. Savām vārnām es teicu, netraucējiet mazos putniņus, dariet kaut ko liederīgu. Un, ziniet, viņi sāk ēst gliemežu, kur ir ļoti daudz, ja ir mitrs. Nu, pat vārna grib būt liederīga. Esiet jūs arī liederīgi. Vai jūs mazāk jēdzat, kāpēc jūs šeit esat? Mēs piedzimstam, lai sevi pilnveidot un lai attīstītos. Gan garīgi, gan fiziski, kad arī nākošais būs pilnīgi savādāk. Nu, lūdzu, atrodiet sevi. Tas ir veselības pamats. Tikai nebaidieties. Neviens jūs neēdīs, nevienam jūs neesat vajadzīgi. Nu, ja pa prezidentu runā, ja tā, tad mums jau nemaz nevajag tādu, kas prezentē Latviju. Kam Latvija ir svarīga, tie viņu zina. Kam nav, tiem ir vienalga. Mums vajag prezidentu, kas mīl un rūpējas par savu tautu. Un mums nevajag bērziņus, kas lokās pa labu un pa kreisi uz rietumiem un uz austrumiem. Mums vajag ozolus, kas stāv taisni un ilgi. Un mēs jau esam ozolu tauta. Mums tak viņi visur ir. Un viņi stāv ilgi. Tikpat ilgi, cik mana ļoti senā tauta ir bijusi, ir un būs arī. Un tikai lūdzu, nevajag baidīties. Vēl līdz rudenim jāiztiek. Dziļi elpot, daudz strādāt, maz domāt, jo izdomāts ir pilnīgi viss. Atrodiet savu īsto vietu. Ja šodien jūs sēžat birojā, varbūt jums ir jāaudzina vists laukos pie vecmāmiņas. Jo ēst tiešām vajag visiem. Un ne tikai ēst, vajag arī garīgo pārtiku. Nu, tas, kas mums ir apkārt, tā ir subkultūra. Tā nav kultūra. Un ja saka, tad tā ir priekš 5000 cilvēkiem, tad uz tiem teātriem un visām citām lietām, jo iet tikai tāpēc, lai citiem pateikt, es ar tur biju. Man tā galīgi nepatīk būtībā, bet tu taču es nevienam nedrīkst teikt. Man tā jāstāst, ka es biju, kad es dabūju tās biļetes. Bet vai es esmu priecīgs? Vai es esmu laimīgs? Nē, es dzīvoju melos. Nu, tur jau tā lieta. Un tāpēc ir arī baila. Jo vairāk cilvēks melo, jo vairāk viņam ir baila. Varbūt jāpaliek godīgiem, vismaz priekš sevis. Sāciet ar sevi. Kliedz mums tur tāda un šitāda valsts, šitāda un tāda saima. Nu, kāda mēs paši, tāds mūsu augš. Tātad mainamies. Nu jā, Rēns ir aktuāls, mainamies uz augšu. Esiet jūs paši. Celieties agrāk, būs labāka veselība. Nu, neēdiet tās desa maizītes. Nu, nevajag to īsto rupmaizīti. Pušķēlīt apēd visu dienu negribas ēst. Dzeriet ūdeņi. Attīrās ķermenis,
attīrās dvēseli. Un priecāties vajag. Kā maz bērni to prot. Smieties līdz asarām. Parādāt arī vajag. Tas ir veselības pamats. Un es zinu, ko runāju. Jo katru dienu cilvēki meklē manu palīdzību. Un viņa daudz, un tā nav tikai Latvijas cilvēki. Visiem šodien ir šīs bailes sajūtas. Nu jā, un tad ir jāmeklē ienaidnieks. Nemeklējiet ienaidnieku. Vienīgi paņemiet spoguli un paskatieties sev acīs. Varbūt tur viņš sēž. Slinkums, dusmas, naids, aizvainojums. Ak, mēs tādi nabadzīgi. Visi mums kāp uz galvas. Bet mēs tā ļaujam visiem kāpt uz galvas. Un varbūt tagad ir pienācis mirklis, kad ir jāsaka, pietiek. Un es domāju, kad ir pienācis šis mirklis, lai mēs visi kopā pateiktu, pietiek. Lūdzu, mostaties. Kuku. Atā.